Vadims palūdz Helēnu pieklājīgi izturēties pret Donātu. Evelīna uztraucas, jo ir nofotografēta klubā kopā ar Kristapu. Vadims pierunā Donātu būt uzņēmīgākam un pašam iet pie Helēnas. Aleksis atdod Ivo Evelīnas un Kristapa fotogrāfijas un kļūst par Ivo advokātu. Donāts samulsina Helēnu, noskūpstot viņu. Tā tad arī tu esi izlēmusi laisties prom? Tā neznāk. Nu jā, to jau varēs sagaidīt. Ar varu jau neturēšu. Ejiet visi prom, skrieniet prom. Tikai nedomājiet, ka citur jums arī kāds tikpat labu algu maksās. Es jau nesūdzos par algu, Tomberkundze. Tu domā, ka es nezinu, kur tas suns aprakts? Visi bēg no stabulītēm kā žurks no grimstoša kuģa. Vakar Uldis palūdz aprēķinu, aizvakar mirdz. Man vienalga, var uzskatīt, ka no šodienas tu vairs te nestrādā. Kā ar to naudiņu? Nu, protams, ka izmaksāšu rīt no rīta. Lai gan, ko tur atlikt, ienāca pie manis pēcpusdienā. Punkts un āmeni. Tad nu labi. Mam? Tev kaut kādas problēmas? Ai, vairāk nekā vajag. Mam. Meitiņa, vai tu nevarētu vēl parunāt ar Aleksu, lai viņš pasūta tos manus produktus viesnīcā spā? Domā, tas kaut ko mainīt? Nu, vismaz būtu kāds atbalsts, citādi rokas vien nolaižas. Katru dienu aiziet kāds strādnieks viens pēc otra, un man gurķīši un tomāti stāv kastēs un pūst kopā. Neviens neņem. Nu, nekas vairs neiet tā kā agrāk. Tev vēl ir viesunams, izjāts ar zirgiem. Tu smejies? Tu domā, ka kāds vēl grib līst tajā baseinā, kur gan rīz Elza noslīcinājās? Stālīju neviens pa tūmā nenāk, kad paklīt tās runas par Lagerfeldu. Tiešām tik briesmīgi? Tā ir, meitiņa. Kontā naudas ir tik, cik ir. Nezinu, kā vēl. Šomēnes tās algas izmaksāšu, bet pēc tam es nezinu. Bankāts. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Tev lūdzu, Līgi, nu parunā ar Aleksu. Nu varbūt, ka viņš tev uzklausīs. Kāpēc tu domā, ka viņš man vairāk klausīs nekā tevi? Nu, tev ar viņu ir lielāks kontakts. Un man ir tāda sajūta, ka mums abiem ir tā, ka viņš man ir pilnīgi svešs cilvēks. Tu zini, Aleks, ja viņš kaut ko ieņem galvā, tas ir ar koku neizdzīs ārā. Viņš mums īsti cauns un marta mēnesī dzīves. Jā, marta mēnesis pie vainas. Nu, ja viņš negrib, varbūt es tev kaut kā varu palīdzēt. Jā. Nāks man te sūdzes mēst, ne? Ņems slotu un sāc. Nu, nē, tas man kaut kā nesanāks, bet es tev naudu varu iedot, man vēl uz konta ir. Nu, Līgiņ, nav jau runa par naudu. Ne jau tie pāris tūkstoši algām kaut ko līdzēs. Man vajag reāls klients, kas ņem man produkciju, kas nāk uz izjādēm, kas apmetās mūsu viesnamā. Nu, tad es nezinu, kā tev palīdzēt, bet ar Aleksu nav vērts runāt, es jau mēģināju, pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, tad jau neko. Nu, atrad tās baseina čības. Jā, viss kārtībā. Atslēg. Nu, paldies. Tad es eju, ja? Nu, ej. Atā. Atā. Kā sokas ar darbiņiem? Es jau strādāju, Vilnās parā. Pagaidi, es nerunāju par kafēnīcu. Par ko tad? Ir piezvanījusi šī dāma, kurai atkal iesnas ir pazudušas, un viņa šovakar grib iet uz izstādes atklāšanu.
un viņai ir vajadzīgs pavadonis. To bišķi tu. Pagaidā šovakar? Nu, jā. Kurš strādās kafejnīcā? Pagaidi, rīt mierīgi var strādāt. Tu skrien uz mājām, uzvelciņu, saštāpējies, pēc tam atpakaļceļā atrādīsies man, un tad es tev iedošu visas instrukcijas, kur ar ko, kāpēc, cikos. Jautājumi ir? Ir. Tu man to ātrāk nevarēji pateikt? Cik ātrāk? Pusgads? Kādu pusgadu? Pāris dienas ātrāk, lai es tam varu psiholoģiski nobriest, lai... Labi, tas ir strums. Man ritē kaut kas ir jāsaka. Kur es eju, ko es daru? Kāpēc? Pagaidi. Klients, viņš maksā, viņš pasūta mūziku. Un ja tu bremzē par eskorta servisu, tur var aizmirst. Man ir vajadzīgi cilvēki, uz kuriem es varu paļauties. Pagaidi. Es jau teicu, ka es neiešu? Es teicu, ka es neiešu? Cikos man jābūt gatavam? No 2 stundās iekļausies? Iekļaušos. Ļoti labi. Viss ir kārtībā, tu pasmaidi. Labdien! Vai sveiki, Es jūs Elziņ. meklēju. Es nemaz nezināju, ka tu esi ārā no slimnīcas. Jā. Nu, sveiki. Man ātrāk nesanāca ienākt. Rasmustān, man jums jāatvainojas. Par ko tad, meitri? Nu, kā pirmkārt par visiem tiem pārdzīvojumiem, ko es sagādāju, otrkārt par to, ka es nebiju uz Laimoņa onkuļa bērē. Nu, nevajag, es jau zināju, ka tev nebija viegli. Nu, nerunāsim vairs par to, kas bijis. Bet aiziesim kādu dienu kopā uz kapiem, es gribu aiznest viņam puķi. Nu, labi, aiziesim tikai ne šodien. Daudz darba? Es dzirdēju, ka stabulīties tagad neiet viegli. Ai, tā ir. Nu, Ai, neviens vairs negrib pie manis strādāt. Visi strādnieki iet prom, ja tā turpināsies. Man būs jādomā par saimniecības pārdošanu. Es viena vairs nevaru to pavilkt. nu jā, jums ir vajadzīgs kāds palīgs. Nu, ko tad es ņemšu? Neviens jau no laba prāta nenāk. Neviens nenāks. Kāpēc neviens? Es labprāt nāktu. Ну, как красавчик, atkal pie bēblim taisas, jā? Kādam bēbē? Nu, ko, nu mani tu neapmanīsi. Прическа новая. Sargs tika tāda gimnaziste valsi mācījās, vēl to zilis aci vajadzēja, nu tad vispār. Kāda zils acis? Nu, ka nu būtu tev zilas acis, jā, tad vispār būtu tā, ka tu ej, jā, а женщины падают. Taču ne? Kā man vajag, lai ženšķini padajot? Man jums to nevajag. Gunārs, es tev cauri redzu. Tiešām redzi? Tu domā, vēl kāds redz? Uzminējot, tev ir cita sieviete. Ai, Gunārs, es domāju, ka tu esi, nu, tad kā visi citi. Man nav nekāda cita sieviete. Jā, un vispār, ko darīs tagad? Erīs dzers? Nu, labi, uztaisi manu kakteļu. Kakteļu. Kad tam var būt citādāks izskaidrojums, tu man pasāki. Vēl viens jautājums. Un es tev tur kefīru ieliešu. Всё, молчу. Malči. Čau, Helēna! Ой, приветик, Kāds man var kaut ko paskaidrot? Es cilvēks mierīgi sēžu vannā, pēkšņi man zvana Aleks un saka, nāc uz darbu. Šovakar taču tev bija jāstrādā. Kas notiek, kādā sakrā? Es pat matus nespēju izžāvēt. Вот tiešām, Gunārs, вот kas notiek. Es saprotu, Elziņa, ka tu man gribi labu. Es par to priecājos, bet, nu, kā tu vari man palīdzēt? Es iešu prom no skolas. Jā. Nē, nopietni. Pagaidi, tas nav prāta darbs ar tavu izglītību, tagad pie sūddakšana. Bet man tur tagad ir pārāk grūti. Bet tur taču visi zina, ko es izdarīju. Kāds es tagad vairāk bērniem paraugs, ko es varu viņiem iemācīt? Bet te pie jums, te staļļos, siltumnīcēs, neviens man neko nepārmetīs, neviens neskatīsies virsū ar lielām acīm. Ja tu negribi pie bērniem, tu vari dabūt labāku darbu. Tu esi gudra meitene. Nu, jā, es jau tā domāju, es negribēju uzbāzties. Nu, ko uzbāzties? Es tikai gribēju, kā tev labāk. Un es gribēju, kā jums labāk. Bet ja jūs negribat? Nu, es gribu, nu, es ļoti gribu. Nu, es tā priecājos. Laimoņa onkals man bija gandrīz kā tētis. Nu, es gribētu būt tev gandrīz kā mamma. Nu, tu taču man pieņemsi. Ko? Jā, protams, man taču tagad neviena cita nav. Būs labi, mums viss izdosies, Elziņa. Ja? Viss būs labi. Viss būs labi.
piedod, ka man tā iznāca. Bet man te pēkšņi piespēlēja baigi labo haltūru. Ikriņos notiek lūdzu, Helēna. Notiek kaut kāds bankets, un tur es nesapratu īsti, tur bārmenis vai oficiants ir saslims, vai kas ir man viņš jāizvieto. Nu, saprotu, tāpēc es tev nepaspēju piezvanīt. Nu, labi. Nu, skaidrs, es vienkārši nevarēju saprast, kādu mušu tam Grīnbergam ir iekodusi. Kādu mušu viņam nav iekodusi. Mums vispār jāsaka viņam paldies par to, ka viņš atļauj mums šovakar samainīties. Pilnīgi neticam, nekāda pretīm nākšana no viņa. Nē, bet nopietni, es arī biju pārsteigts. Man vispār sākumā bija bail iet prasīt viņam, lai viņš atļauj. Bet, saprot, tāda haltūra garām laist nevar. Nauda paliek naudā. Labi, tu man esi malacīts. Labi, es ņemu tos traukus un eju uz virtuvi pārģērbties. Nu, brāva, Gunārs, вот tu даешь, а? Es nemaz nezināju, ka tu tik labi proti melot, kur tu tā iemācījies. Tad tā otra sieviete tiešām ir tā vērts, jā? Bet vienreiz neizbeigsi. Nekādas otras sievietes nav. Давай не надо, колись. Es zveru, es rītā neko neteikšu. Labi. Es rītā nemeloju. Un šovakar tiešām ir haltūra. Kā es to naudu nopelnu? Tā vairs nav ritas darīšana. Skaidrs? Tas ir darbs. Darbs un tikai darbs. Oh my God. Aizgāju tomēr uz to eskortserviesu, jā? Nu, Gunārs, te dājoši. Nē, es saprotu, cilvēkam naudā vajadzīga, bet nu ne jau tāda veidā. Tas ir tā kā žigale, nu, Господи, tu saproti, uz ko tu pāraksties? Es ļoti labi saprotu, uz ko es parakstos. Es parakstos pastāvēt blakus, padējot, pasmaidīt. Uz to es parakstos. Конечно. Un tad tu iedomājies, ka tas sievietes, ja, būs ar mieru, ka tu pieliec punktu, tad, kad tu to gribi. Tā tas nenotiek. Es tas zinu. Zini, ko, Helēnīt? Nespried par visām sievietēm pēc sevis, ja? Dzer savu kokteilīti. Un starp citu, ja kāds vēl par to uzzinās, tad es zināšu, ka tā bija tu. Okay. Nu, čau, Marta. Čau. Gribi? Nu, nē, paldies. Pasties, sasmērēju sēgu, nu. Nu, strunts. Drīz tev beigsies, man būs jāiet vēl pēc šokolādes, ne? Jā. Klausies, kas tev garšstāvoklis? Ideāls. Ja nedomā par to, ka bērns vēl mammu gaidīja Anglijā, Aivars ir sakrēņķējies un kaut kādi idioti grib man piešķirt braukšanu narkotika reibumā un vēl nosētināt uz apsūdzēto soli. Reku Miervaldes lūdzu tev atdod. Paldies. Marta, ko tu uztraucies, nu? Tu taču nebija ne dzērus, ne kaut ko lietojus, nu? Policija uztaisīs analīzes un pēc tam viss būs kārtībā, aizmirsīsim to visu. Zini, kas man ienāca prātā? Ja nu tu biji kaut ko lietojusi? Nē, nesmējies, piemēram, kaut kādus pilienus uz spirta bāzi. Nu, nebiju. Tiešām? Nu, tiešām neko. Nu, tad ir skaidrs, ka tu esi pārdozējis šokolādi. Kāds ir kārtības par mani. Un vispār es tiešām vakar jūtos jocīgi. Man galva reiba un gulēt gribējās un pamat zem kājām zūd. Man tā ir katru pēcpusdienu pēc darba. Bet tas ir vitamīnu trūkums organismā. Nezinu, man tā nekad nav bijis. Kas tās par vēstulēm? Ko? Kas tās par vēstulēm? No pielūdzējiem. Rihard? Pag, es te neko nesaprotu tagad. Man prasa apmaksāt kaut kādu parādzību. Ko tad? Te ir rakstīts, ka es esmu aizņēmusies naudu par nodrošinājumu minot viesnīcu. Priviet. Sveiks, Vadim. Pievienosies, skaties, viss zāle mūsu rīcībā. Sauna arī. Nē, es tikai skatos, vai te nav Helena. Nē, esmu manījis. Neviens citu arī ne. Salīdzinām to vakardienu drausmīgi garlaicību. Leņa, pasaki, kur man vēl viņu meklēt? Telefonu atslēgusi. Pie friziera nav, pie manikera nav, mājas nav. Viesnīca nav. Zvani policijai. Ko? Vadim, viņa nav bērns. Nav bērns. Nu, skaidrs, ka nav. Man uz spēles likti miljoni.
bet viņa izslēdz telefonu. Tā ir vecais, ka jauc personīgās lietas ar biznesa darīšanā. Ko man tagad darīt, ja? Donāts Petrovičs jautās, kā iet jūsu meitai. Ko lai es saku? Es gribu, lai viņš domā, ka Helēna ir kārtīga meitene. Kārtīga meitene. Jā, kā tāda. Kārtīga meitene. Viss papiņā atcitusies. Klausies, nu piezvani Donātam, samelo kaut ko. Man tev jāmāca. Pa to laiku Helēna atradīsies. Davai. 100 punkti. Jo tik vien tās bēdas, kā pāris miljonus nezaudēt un izpricināt savu skuķi. Tas ir mans bērns un man biznes. Sapratu, viss piedod. A kas tad tev? Nekas. Kaut kas nopietnāks? Viss kārtībā, viss dzīve pakaļā, bet citādi viss kārtībā. Bet es neko neesmu aizņēmusies. Es vispār tādu cilvēku nepazīstu, kas man teikt naudu prasa. Ok, parādi man. Parādi. Tu neesi padomājis, varbūt ir vēl kāda Marta Petersona? Un tai mistiskajai Martai Petersonai arī pieder viesnīca un spā komplekss. Es domāju, to vienkārši nes cauri. Tu neesi dzirdējis, ka uzrakst vēstules tur nabadzīgas valsts princim, kurš kritis nežēlastībā, lai viņam aizsūta naudiņu, pēc tam pazūd ar pēdām. Nē, bet tu... Sviests, tas sviests kaut kas, tas stulbums. Tev nes cauri. Pagaid, bet tu padomā. Nu, Vispār varētu likties, ka es jūku prātā pēdējā laikā. kāpēc? Kāds ložņā pa mani istabu. Pēc tam pazūd dokumenti, tad viņi atkal uzrodas. Tad mani apsūdz narkotiku lietošanā. Nē, bet tu nesmējies, un tagad man uzrodās parādzīmes. Jā, tad liekas, ka tie fakti savstarpēji saistīti. Nu, bet tā ir sakritība, nekas vairāk. Un ja nu nav sakritība? Ja kāds kaut ko grib izdarīt? Ok, es piekrītu aizdomīgi, bet viņš piekrīt pilnīgi bezjēdzīgi. Dod šo. Nē, vispār izskatās, ka te kāds grib man atņemt viesnīcu. Marta, ko tu runā? Tā ir paranoja. Tev būs jānāk pie manis uz seansi, ja tu šitā turpinās. Šitādus dokumentus es varu sacept kaudzēm. Gribas tev aiziem pie datora, es tev parādīšu. Uzrakstīšu dokumentu, ka tu man esi parādā miljonu un Nekur nevajag man parādīt. Es zinu, ka var sacept tādus dokumentus. Nu? Es vienkārši esmu nogurusi. Es zinu. Mīļā, zini, kāds man priekšlikums? Paņemam dvieļus, aizjām pasēdēt stundiņu pirtī. Kāpēc ne? Tieši tāpēc tev vajag atslābināt organismu. Un man arī pēc tam iedosim tēju vai vīnu. Aizējam? Tiešām? Ļoņa, kas noticis? Nekas. Viss kārtībā. Ja neskait to, ka sieviete ir aizbraukusi, sieviete, kuras mīlu, nekad viņu vairs neredzēšu. Nu, ja redzēšu, tad kopā ar kādu citu. Nu, nemokies sevi. Es nemoku. Viss kārtībā. Trenējos. Trenažeri palīdz aizmirst, nedomāt, nesapņot. Par ko nesapņot? Nesapņot to, ka varētu būt normāla ģimenes dzīve, normāla sieviete. Tas, ka Marta ir prom, vēl nav pasaules gals. Jā, protams, ka ne. Tātad, ievelc dziļi elpu un domā, kā sākt visu no sākuma. Negribēs vilkt dziļu elpu, negribēs neko domāt, kā sākt no sākuma. Es gribu vienīgo sievieti, Es atvainojos. Это был мираж, или она вернулась? Pagaid. Marta! Pagaidi! Ko tu dari? Tu neesi aizbrauks, tu esi šeit. Nāk man vaļā. Kāpēc tu neatbrauc? Tā sanāca. Leon, Kas sanāca? Nē, tā nesanāca. Tā nesanāca. Tu pēdējā brīdī pārdomāji, vai ne? Tu pārdomāji! Leon, lūdzu, Es zinu, ka tu pārdomāji. Es neticēju, ka tu pārdomās, bet redz, tā ir noticis. Tu pārdomāji. Marta, lieliski. Galvenais jau, ka jums viss tās seismiskās vētras ir beigušās, dzīve atkal ieies savās sliedēs. Silvītei arī ir savs darbs un iztikšana, Elziņai arī būs ar laiku labāk. Un jūs ap divi dūdojat kā balodīši, tas man priecē. Kādi nu tur balodīši, labi, ka vismaz nekliedzam viens uz otru. Labi, nu tad čau, mēdienis, es skrienu. Ja? Tu man šovakar negaidi? Es būšu ļoti vēl. Atā. Atā. Kas te nu?
Es domāju, ka tu atnāci tikai tā izpalīdzēt. Vai tad Gunāram šokar nebija jāstrādā? Bija, bet viņš dabūja ļoti labu haltūru. Lielu banketu apkalpot Ikriņos. Ikriņos? Nu jā, labi, ka Aleks viņu atlaida. Ikriņos taču nekāds bankets nevar notikt. Pirms 2 dienām Ikriņš aizklapēja ciet. Viņiem tur uznāca sanitārā inspekcija un atrada visādas pārkāpumus. Un tikai neatrāk kā pēc nedēļas viņi vēršoties vaļā. Pagaid, uz kurien? Lūdzu, lai. Es saprotu, ka visi apstākļi ir pret mums. Mums ir jābūt atbildīgam par Rihardu, par Elzu. Bet viņi domā, jutīsies laimīgi, ka mēs upurējam savas dzīves viņu dēļ. Nē, protams, ka nē. Marta? Viņi ir snieguši šķiršanos. Mēs šķiramies. Viss kārtībā. Tam nav nozīmes. Nu, kā nav nozīmes? Jā, Ir, tam protams, ka nav ir. nozīmes. Nav. Viss, laid man, labi? Nē, nekāds. Lūdzu, laid man. Lūdzu, laid man. Lūdzu. Ko tu dari? Neko. Mēs runājamies. Man liekas, ka Marta negrib ar tevi runāt. Varbūt es kļūdos? Jūs neesat par tiem Ikriņiem kaut ko sajaukusi? Nē, nu man taču tur draudzene Ņina strādā. Viņa man vakar pietarkšķēja pilnu galvu. Tā tie inspektori viņai ir izmetuši ārā visas trauklupats. Elīna, bet jūs saprotat, ko tas nozīmē? Nu taču nevajag uzreiz domāt to sliktāko. Bet ko tad citu, lai es domāju? Ja Ikriņi ir cieti, tas nozīmē, ka Gunārs man ir melojis. Ak, Dievs! Bet varbūt, ka viņš ir kaut ko sajaucis. Ka tas ir kādā citā restorānā. Tādas lietas nesajauc, viņš vienkārši man ir melojis. Bet kāpēc te viņam ir tev jāmelo, ja jūs tagad esat salabuši? It kā. Vienalga jau vairs nav tā kā agrāk. Es redzu, ka cilvēks kaut ko slēpjas. Es redzu, ka viņš visu laiku domā par kaut ko citu vai par kādu citu. Nē, tu neizdari lūdzu tagad atkal kaut kādas tādas nepareizas secinājumus. Tas taču nenozīmē, ka viņš tevi krāpīja. Ko tad citu tas var nozīmēt? Kāpēc viņam vajag melot savai sievai? Nu, bet varbūt, ka viņam ir vēl kādas citas problēmas. Kuks, kādas problēmas? Pildī, viņš šobrīd tērē naudu kā uz vēlu paraušanu. Viņš iet pie friziera, viņš pērk jaunas kaklsētas, kreklus, kurpes. Es nezinu, viņš tīra mašīnu, spodrina pulē. Viņš nekad šitā nav uzvedies. Tas ir pilnīgi... Un jūs vispār esat pamanījis, ka viņam ir manikīrs? Tiešām manikīrs? Jā, nospodrināt un nopulēt kā tādam... Nu, bet tas taču viņa darbam ir vajadzīgs. Un kas tur slikts? Dievs, un kas tur ir labs? Manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir brūta. Mums ir privāta saruna. Nē, saruna ir tad, ja runājas divi, bet nevis, kad viens kaut ko uzspiež ar varu. Lūdzu, nejaucies. Marta. Pagaid, tu gribi ar šo cilvēku runāt? Pasaki jā, un es aiziešu. Nē, negribu. Leon, atlaid lūdzu manu roku, man sāp. Atvaino. Redzi, ja tur tagad būs zilums. Es negribu. Un ja tu negribi tādu zilumu sev, tad labāk ej prom. Tu redzi, ka Marta negrib ar tevi runāt. Izskatās, ka tev arī ne. Labi. Gribi to apspriest? Nedomāju, ka mums kaut kas runājams. Kā tieši pretēji, es gan domāju, ka ir. Un ir taču viena tēma, kas mūs saista. Kāda? Marta. Nezinu, kāpēc man tas nepārsteidz. Zini, man arī nē. Ko tu gribi no manis? Neko daudz. Es tikai gribu, lai tu iegaumē, ka Marta būs mana sieva. Ok, kamēr vēl nav oficiāli labi, bet kad būs, tad lūdzu, ja? Tu esi pārliecināts? Viņa man deva savu jāvārdu. Un viņa būs mana sieva, Leon. Un tu pamēģini to iegaumēt reiz par visām reizēm, ja?
jāsmejas, vai droši karā jādodas. Noslēpumi. Jauns uzvalks, jaunas kurpes, jauni krekli, jauna frizūra, manikīrs. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir citas sievietes.